Deja man, ja es ņemtu tādus pat lielākos ekstrēmus, tā ir dziedināšana. Tā ir dziedināšana, tādos ļoti, ļoti grūtos brīžos. Lielam cits izējas nav. Tā ir tikai Deja, kas tevi patiešām var gan atbrīvot, noņemt sāpes, noņemt stresus, pacelt kaut kādās dimensijās, sauksim tās par 7. debesīm. Man liekas, ka Deja ir kustība, un kustība notiek arī tad, kad liekas, ka nekas nekustās, jo ķermenī mums visu laiku notiek kustība. Viss mums apkārt kustās. Līdz ar to varētu teikt bišķi banāli, ka Deja ir viss, jo viss kustās. Es domāju, ka Deja noteikti var mainīt pasauli, tāpat kā māksla. Jebkura formā var mainīt pasauli, un man liekas, ka arī patiesībā, ja es saku, ka Deja ir viss, jo viss kustās, tad arī pasauli visu laiku mainās, jo tā jau ir tā kustība, kas maina pasauli. Tas notiek visu laiku arī, tad, kad mēs to neredzam. Deja ir ķermeņa valoda, ar kuras palīdzību mēs varam izpausties un dalīties ar mūsu enerģiju, ar mūsu emocijām, ar mūsu idejām, vai arī vienkārši izbaudīt pašu kustību. Deja nav mainījusi manu dzīvi, tāpēc, kad es sāku dejot no 5-6 gadu vecuma un dejoju joprojām. Tāpēc viņa vienkārši Deja ienāca manā dzīvē, un tā arī ir šobrīd arī. Nekur neizgāja. Viņa nav mainījusi. Es esmu joprojām Deja. Kas ir Deja? Deja ir universāls, ļoti daudzveidīgs mākslas izpausmes veids, es teiktu tā. Jo tu vari atrast Dejā jebkuru žanru, mūzikas žanru, kas tev patīk, un kustēties jebkurā vecumā. Nekad nevar pateikt, kāds ir vecums dejotājiem, jo es teiktu, ka vecuma nav, jo kamēr tu kusties, tu vienmēr esi jauns, aktīvs, un Deja arī ir veselība, protams. Manā izpratnē Deja ir cilvēka emocionālais stāvoklis, kurš caur ķermeņa valodu parāda apkārtējai videi, cilvēkiem, skatītājiem savu, varbūt tās psiholoģisko stāvokli, bēdas, prieku. Un tas viss akumulējās tā kā kustībā, caur kur es gribu izrādīt pārējiem savas emocijas un visu būtību savējo. Deja vienmēr ir bijusi man blakus. Man grūti iedomāties, kad manā dzīvē Dejas nebūtu. Jo Deja, man liekas, tāds ļoti foršs savienojums, tāds dvēseles un ķermeņa. Un ja tas viss tur pareizi saslēdzās, tad sanāk ļoti harmoniski tā dzīve, harmoniska sajūta. Un arī tie cilvēki, kas skatās uz tādu harmonisku Deju, es domāju, ka arī viņos kaut kas tur tāds saslēdzās. Deja man ir valoda. Tā ir mana valoda. Tajā es izpaužu savas sajūtas, emocijas, jūtas. Deja ir mans iekšējais stāvoklis. Ja es jūtos laimīgs, es šo te izpaužu arī Dejā. Trakulība, nebēdnība. Ja es jūtos par kaut ko nomākts vai apbēdināts, tad arī šo es cenšos ielikt Dejā caur kustību valodu. Deja noteikti var glābt pasauli, māksla var glābt pasauli. Jo Deja ir viens no mākslas veidiem, un jebkura māksla, jebkuras mākslas žanrs var glābt pasauli. Lai gan Dejas absolūti minimālie resursi ir vairāki, tostarp telpa un laiks un cilvēka ķermenis, tomēr tieši kustība ir tas, kas visus šos elementus padara par Deju. Un kustība ir tā darbība, kas samaisa sastāvējušos un uzceļ sasēdušo. Un kustības neizbēgamas sekas ir pārmaiņas un arī nonākšana jaunajā. Un tas ir tas, ko es meklēju Dejā, jaunas teritorijas, un tas, kā mēs uztveram un izpaužam ķermeni šajā jaunajā teritorijā, un nemazāk svarīgi tieši šajā laikmetā. Man šķiet, Deja ir dvēseles kliedziens. Caur mīlestību, caur naidu, caur sāpēm, caur prieku. Tur ir tik daudz izpausmes formas. Tu vari ar Deju pateikt visu, ko tu gribi. Un galvenais, lai tevi saprot. Lai tas, kas uz tevi skatās, lai saprot, ko tu ar to gribi teikt. Tas ir ļoti būtiski, man šķiet. Es nezinu, kas ir Deja.
Tas ir viss, kas ir ap mani, tas, kas ir tevī, tas, kas ir manī, tas, kas ir viņos, kas mums visapkārt, kas ir dabā. Tā ir deja.